Nu, kā tad tur īsti ir ar to cenu un drošību? Sāksim ar to vienkāršāko. Drošības certifikāti. Un kā tad uzzināt, vai motoķivere ir ar drošības certifikātu? Pavisam vienkārši. Dokumentācija nosaka, ka ķiveres drošības certifikāta marķējumam ir jābūt iešotam uz ķiveres siksniņas. Bet ko tad īsti nozīmē tie drošības standarti un certifikācijas? Tas nozīmē to, ka ķiverei ir veikti dažādi triecienu testi, lai attiecīgi iegūtu šo certifikāciju. Nu, un kā tad viņi atšķirās? Ja tev tāpat kā man vēl mājās stāv ķivere ar veco 2205 certifikāciju, noteikti tev ieteikt nopirkt ķiverīti ar jauno 2206 certifikāciju. Kāpēc? Tāpēc, ka jaunie testi ir daudz advancētāki, kā tas bija vecajiem. Un ja pie vecās certifikācijas ražotāji vēl varēja šmaukties, nu tad uz jaunajiem testiem viņiem nekā cita neatliek, kā uztaisīt to ķiveri drošu. Nu, un kad esam tikuši skaidrībā par tām certifikācijām, kas tad tajam lācītam ir vēderā. Ja mēs paskatāmies, kas mums ķiverē iekšā un kādas ir tās komponentes, principā lielākoties tās būs nemainīgas. Pirmā lieta, kas sastādīs cenu, tā ir šī ārējā čaula, no kāda materiāla tā ir veidota. Ķiverei veids drošības testus neatkarīgi no kāda materiāla ir tā čaula. Šeit stāsts varbūt vairāk ir par to, cik daudz materiāla ir nepieciešams izmantot, lai tu panāktu to pašu drošību kā vienam materiālam, tā arī citam. Un ir nianses, bet par to tik sīki nerunāsim. Tālāk mums ir šis te EPS slānis. Šo EPS slāni var taisīt dažādos veidos. Lētākām ķiverēm šis EPS slānis vienkārši būs lipināts kopā un viņš nebūs dažāda blīvuma. Ir ķiveres kā piemēram šī, kas piedāvā tātad dažāda blīvuma EPS slāni. Tātad viens no viņiem apakšējais šeit ir tāds mīkstāks un augšējais ir cietāks. Tas ir saistīts vienkārši ar šo triecienu absorbēšanu. Atkal ne par detaļām. Tālāk cenu nosaka, protams, arī šīs iekšējais polsterējums. Ja būs viņš vienkārši paņemts ielīmēts iekšā un nevarēs izņemt ārā, nu skaidrs, ka tas ir palēto taisīts. Ir jaunās ķiveres, kurām šeit iekšā būs MIPS tehnoloģija. Nu, un, protams, tad tu piemaksā par kaut kādām iebūvētajām saules brillēm, kas, piemēram, arī šeit ķiverītē bija. Ventilācijām dažādām, ja? Par pinlokutu. Nu, un stāsts ir par ko ķivere ir jāpērk pēc specifikācijas. Noteikti nevajag uzķerties uz to, ka brenda vārds, nu tad ir jābūt labam. Nu, ja maksā 1000 eiro, tad ir jābūt labam. Es jau nesaku par 1000 eiro, ka nebūs laba ķivere, bet stāsts jau ir par to, ka ja tu vari nopirkt ķiveri par 300 eiro ar identisku specifikāciju, kā ķiverei, kas maksā 1000 eiro, neļauj sevi muļķot, visu pārbaudi pats, paskaties dokumentāciju ķiverēm, kas ir brīvi pieejama publiska informācija. Jā, varbūt tur ir kaut kādas 120 lapas, bet ja tev reāli interesē, paskaties 1, 2, 3, 4, izpēti, un tad tu arī sapratīsi, par ko ir vērts maksāt un par ko pilnīgi nav nekādas jēgas maksāt vairāk. Man galva bija atkal uz vienu pusi, vai ne?